Balvu noda pirmais jaunais turisma ceļvedis izdots februāra sākumā. 4 informācija apkopota par turisma piedāvājumu, par apskates objektiem, par amatniekiem, baznīcas, tāpat arī naktsmītnes un ēdināšanas iestādes. Šeit ir arī karte, gan novada, gan pilsētas. Rādot pirmo izdoto bukletu, Turisma informācijas centra vadītāja Ineta Krakupe norāda, balvu novadā ir daudz un dažādi iespēju, kā atpūsties. Ineta balvu novadā būs tas cilvēks, pie kura varēs nākt, lai iegūtu informāciju par atpūtas iespējām ne tikai tuvākajā apkaimē, bet visā Latvijā. Turisma informācijas centrs tas ir ļoti svarīgi, jo apkārtējie, varbūt vietējie zina, kas un te ko viesiem rādīt, bet iebraucējiem tas jautājums, protams, ir aktuāls. Un arī tas, ka Turisma informācijas centrs jau parasti izdod arī šos brošūras un bukletiņus, ko izplatam gan turisma izstādēs, gan pie kolēģiem citos turisma informācijas centros. Balvu novada muzeja telpās Turisma informācijas centrs darbojas jau mēnesi. Tā vadītāja sadarbībā ar citiem novadiem nākotnē plāno izstrādāt jaunus turisma maršrutus. Viņa norāda, balvu novadā ir jādomā arī par ūdens tilpņu sakārtošanu, norāžu izvietošanu un aktīvu novada popularizēšanu. Balvu novadā Turisma informācijas centrs aktīvi strādās pie tā, lai ieinteresētu gan vietējos atpūtniekus, gan ārzemniekus.